Ticējams vēsta, ka tie, kuri 6. decembrī neberž māju un neskatās seriālus, bet atnāk uz tavas organizēto konferenci, 2026. gadu pavadīs daudz prātīgāk. 6 stundu laikā mēs runāsim par un ap dārgmetāliem. Nenokavē un reģistrējies jau tagad. 6. decembris, Akropole Rīga, IMAX lielā zāle, dalība ir bez maksas, nenokavē, šīs patiešām ir jēgpilns pasākums. Pārdošana atpakaļ arī ir savādāk, ja fiziska persona, kā grib vienkārši iet garām Tāgas filiālei, noliek zeltu, saņem naudu un iet tālāk. Uzņēmumam ir nedaudz savādāk, jo šajā gadījumā viņš ir pārdevējs, mēs esam klients, pircējs un uzņēmumam ir jāsagatavo pavadzīme. To, ko mēs tiešām šobrīd saredzam ļoti aktuāli, ka cilvēki vēlas būt ārpus nedaudz sistēmas, jo mūsu pasaulē šobrīd šķiet tiešām ir ļoti trausla. Yes, it's from the book, but how it goes up, I think that if they start now to increase the interest rates, it's not bad for gold. Statistika liecina, ka izvēlās tomēr stīņus biežāk. Kas ir interesanti šajā monētā, šajā kadrā ļoti labi redzams, ir ar UV druku 6 minūtēs izpārdevi. Es kolēģiem visu laiku sūdzos par to. Jāatzīst, ka man arī nesanāca. Mēs izlozēsim Latvijas bankas monētu bērnu prieki, sudraba. Numur 1. Numur 1, kurš pirmais piereģistrējies, aplausi. Lielākā daļa domā, ka no elektroniskā zelta kaut kur varu izņemt savu fizisko stienīti un pārdot. Tā nebūs. Šis jautājums galīgi neparedz anonimitāti, Andri. Un tas jautājums ir tev. Cik daudz eiro tu esi investējis dārgmetālos? Jā, tas ir sāpīgs temats. Ir žēl no savām investīcijām kaut ko atdot.